Nu, tur ir ožu tas mīdzenis, ožu mīdzenis, tu tur tiksi samaitās un tam līdzīgi, ja? Sveicināti! Mani sauc Kristaps Balodis, un jūs skatāties Absurdapēdiju. Vieta, kur mēs runājam par politiķiem, slavenībām, influenceriem un citām lietām, kur loģikai un veselajam saprātam vienkārši nav vietas. Šodien apskatīsim tēmu Saeimas deputātu mājokļa un transporta kompensācijas. Vai kā tautā saukta, tiem p***iem vienkārši nav kauna. Ja precīzāk, mēs apskatīsim top 5 lielākos mājokļu kompensācijas saņēmējus 14. Saeimā. Jūs varbūt jautāsiet, kāpēc tikai mājokļa? Diemžēl saprast, cik pamatot vai nepamatot ir veiktas transporta kompensācijas, ir diezgan sarežģīti. Precizitātes dēļ vēlos uzsvērt, ka šīs summas ir visa termiņa garumā, ne tikai pēdējais gads. 5. vietā mums ir neviens cits kā Mārcis Jensītis, kas pārstāv Latviju 1. vietā un kompensācijas saņēma nepilnus 27 000 eiro. Tie, kas nezin, Mārcis Jensītis ir ģimenes cilvēks, mācītājs, vai kā TVNet teiktu, izbijis zaglis, laupītājs un narkomāns, kura jaunais amploa ir mācītājs evaņģēlists. Apskatot viņa ienākumu deklarāciju, mēs centāmies saprast, vai viņam tiešām vajadzēja kompensāciju. Un uzreiz bija skaidrs, ka ir. 2024. gadā Mārcis Jensītis bija spējis nopelnīt nieka 72 000 eiro. Kas šķistu daudz, bet, kā saka, dieva ceļi ir neizdibināmi. Ja vien tu neiegādājies 50 000 vērtu BMW ar 4,4 litru motoru, jo tad tie dieva ceļi paliek pavisam skaidri. 2025. gadā Jensītim izdevās nopelnīt tikai ap 92 000 eiro. Bet kā pats Mārcis teica preses klubam? Startēju lielajā politikā, un mans pašmērķis nebija politika pirmkārt. Kas kā tāda, ja? Bet man ir, tas mērķis ir augstāks. Un augstāks tas bija skaists auto ar tikpat skaistām kompensācijām. 4. vietā ar godpilni kompensētiem mazliet virs 28 000 eiro ir Mārtiņš Felss no Jaunās Vienotības. Tie, kas nezin, Mārtiņš ir tas, no kura visa rumbula trīc, jo tikai viņš ir spējis iegādāties 2018. gada auto par 1 centu. Mārtiņš savā ienākuma deklarācijā 2023. gadā norādīja, ka viņam nācās iztikt ar nieka 63 000 eiro gadā. Bet paldies Dievam, viņš saņēma nelielu naudas dāvinājumu 43 000 vērtībā no Andra Felša, kas ir viņa tēvs, brālis, abi, 2024. gads bija mazliet labāks. Viņš ar savu darbu Saeimā nopelnīja ap 66 000 eiro. Un šoreiz tēvam, brālim nācās palīdzēt ar dāvinājumu tikai 10 000 eiro apmērā. 2025. gadā dzīve jau pavisam rožaina, jo beidzot Mārtiņš tika ārā no nabadzības un viņam vairs nevajadzēja ģimenes atbalstu. Kā norādīts viņa deklarācijā, viņš nopelnīja 78 000 eiro ar savu darbus, un ja kāds no jums jautā, kāpēc Mārtiņam vajadzēja šo kompensāciju, atbilde ir ļoti vienkārša. Jo kā izskatās pēc viņa 2023. gada ienākuma deklarācijas, viņš sāka būvēt pats savu māju, kas ir apsveicami, jo tas nozīmē, ka mums vairs nevajadzēs maksāt kompensācijas. Ja vien viņš izdomā celt māju ārpus Rīgas, tad mēs turpinām maksāt un esam nonākuši līdz sulīgajam top 3. 3. vietā ir viena no manām mīļākajiem politiķiem, par kuru es jau iepriekš esmu stāstījis. Un, protams, ka tā ir Ramona Petrāviča. Ramona pārstāv Latviju 1. vietā, kas saņēma no valsts kompensācijas nepilnus 30 000 eiro. Vai šīs kompensācijas ir pamatotas? Protams, ka ir. Aplūkot viņas ienākuma deklarāciju 2024. gadā, ar darbu Saeimā viņa bija spējusi nopelnīt ap 70 000 eiro, kas 2025. gadā sasniedza 80 000 eiro, kas pēc Svetbankas algas kalkulatora ir ap 4,5 000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kaut gan tāpēc, ka Ramona nezina atšķirības starp ogļhidrātiem un ogliskābo gāzi, mēs pieliekam 200 eiro atvieglojumu pie invaliditātes. Kā rezultātā viņas alga pēc nodokļiem ir ap 4,6 000 eiro. Vienīgais, ko varam ieteikt Ramonai, varbūt nākamreiz, kad apciemo kādu 88 gadus vecu simtgalvi, pajautā, vai viņš negrib saņemt tavu kompensāciju. Jo tiešām, kā tas var būt, ka pensionāram ir 400 eiro liela pensija, kamēr tev ir 600 eiro liela kompensācija.
Otrajā vietā ar gandrīz 31,000 eiro saņemta kompensācijas ierindos Līga Kļaviņa no Zaļo zemnieku savienības. Godīgi teikšu, Kļaviņas ienākuma deklarācija bija tik garlaicīga, ka vienīgais, ko es varu pateikt, ir 2024. gadā viņa nopelnīja ap 83,000 eiro ar savu darbu Saeimā, kas attiecīgi 2025. gadā bija ap 85,000 eiro par savu darbu Saeimā, kas pēc nodokļu nomaksas varētu būt ap 4,800 eiro mēnesī, kas īsti nav precīzi, jo, ja pieskaitām kompensāciju, tie ir tuvāk 5,500 eiro mēnesī. Pirmajā vietā ar nieka 33,000 eiro, kas ir gandrīz 800 eiro mēnesī, mums ir Līga Kozlovska no Zaļo zemnieku savienības. Šī nav vienkārši politika, viņa ir mīlēta un cienīta vēlētāju aprindās. Tik ļoti, ka 2009. gadā tika ievēlēta Balvu novada domē. Ar saviem darbiem viņa pierādīja, ka ir cienīga un pelnījusi tur būt. Tāpēc bez jebkādām problēmām 2013. gadā viņa netika atkārtot ievēlēta Balvu novada domē. Bet tas ir skaidrs, jo vēlētājs zināja, ka viņa pelnījusi kaut ko vairāk. Tāpēc 2014. gadā, kad viņa kandidēja uz Saeimas vēlēšanā, viņa atkal netika ievēlēta. Bet nekas, jo 2017. gadā sakritības dēļ viņa tomēr tika Saeimā. Un viena gada laikā ar saviem darbiem viņa spēja pierādīt vēlētājiem, cik ļoti viņa tur ir vajadzīga. Tik ļoti, ka 18. gadā viņa netika ievēlēta. Tomēr Līga nepadodās, un 2022. gadā viņas pūles tika novērtētas un viņa tika ievēlēta Saeimā. Apzinoties, cik grūts bija šis ceļš, viņa piekrita pieņemt valsts kompensāciju par dzīvesvietu. Jo, ja mēs ieskatāmies viņas ienākuma deklarācijā, 2024. gadā viņa spēja nopelnīt tikai 164,000 eiro. Tas ir 2024. gads. Kā jau iepriekš redzējām, tas bija ļoti veiksmīgs daudziem deputātiem. Tāpēc skaidrāku bildi parādīs 2025. gads, jo tur viņa nopelnīja tikai 180,000 eiro gadā. Ja jūs atvērsiet Tēzārs online vārnīcu, pie vārda Alkatīgs jūs atradīsiet bildi ar Līgu Kozlovsku. Tas bija top 5. Bet mums ir vēl viens vēlētāju favorīts, kuru nevaram nepieminēt. Un, protams, ka tā ir Leila Rasima. Kā jau mums zināms, progresīvie nemelo un dara visu iespējamo sabiedrības labā. To mēs labi redzējām ar Martu Kutelu un noteikti ne paši izdomātajiem, pašapstiprinātajiem un pašuzceltajiem modernajiem filtriem. Leila ir no Rēzeknes, kas būtu arī absolūti normāli, kāpēc viņa saņem kompensāciju. Pirmkārt, Rēzekne un Rēzeknes novadā viņai pieder tikai 5 īpašumi. Labi, tas īstenībā neko nepierāda, jo maza garāža vai hrušķovka arī skaitās kā īpašums. Patieso bildi mēs varam redzēt tikai pēc viņas ienākumiem. Kā norāda viņas ienākuma deklarācija par 2024. gadu, viņa bija spējusi nopelnīt tikai 100,000 eiro gadā, bet 2025. gadā tikai 102,000 eiro gadā. Labi, bet likums ir likums, un kompensācija viņai vienalga pienākās, jo nav tā, ka viņai būtu īpašums Rīgā. Parūkoties dziļāk, mēs visu sapratām. Dzīvoklis Rīgā īstenībā pieder viņas mātei. Un nav jau tā, ka viņas māte strādā 200 km attālumā no Rīgas. Labi, bet nav jau tā, ka viņas mātei būtu īpašums Viļānos. Diemžēl šo tad mums ir jābeidz. Vai Līga Kozlovska kādreiz atradīs sirdsapziņu? To mēs nekad neuzzināsim. Bet tas, ko mēs zinām, ir Partijas Latvijai pirmajā vietā Mārča Jencīša, kristīgās vērtības un nostāja pret sievietēm. Sieviete bez stipra vīrieša ir absolūta nulle. Absolūta nulle. Nekas. Nekur augstākos ešalonos nevar būt sievietes. Un viņas arī nav. Tev beidzot laiks ir saprast, ka mēs dzīvojam vīriešu pasaulē. Mani sauc Kristofs Balodis, un jūs skatījāties Absurdapēdijā.